Nokrati no kājām putekļus, viņi vairs nav tava atbildība. Atstāj vietu vai cilvēkus aiz sevis bez nožēlas. Turpini ceļu, ja tevi neuzņem vai nepieņem, neņem līdzi aizvainojumu. Dievs man deva ciparus. 16,21 nozīmē nokrati, izkrati. 5,5,2,2 nozīmē putekļi, zeme, netīrumi. 16,21 Mateja 10,14 Bībelē. Un ja kas jūs negrib uzņemt, nedz klausīt jūsu vārdus, izeita no tāda nama vai tādas pilsētas un nokratat pīšļus no savām kājām. 55,22 Marka 6,11 Bībelē. Un ja kādā vietā jūs nedz pieņems, nedz jūs klausīs, tad izeita no turienes un nokratiet piešus no savām kājām, viņiem par liecību. Šis vārds ir kādam specifiski. Šī var būt tava atbilde. Dievs ielika tevi noteiktā uzdevumā, izsūtīta kā māceklis mācīt, palīdzēt tam, ko Dievs tev noteica. Tu tiki sūtīta palīdzēt viņam pārējā. Bija specifiskas lietas, ko Dievs lika darīt, kamēr esi nolikta pie noteiktiem cilvēkiem. Tu piedzīvoji atraidījumu, viņi tevi neklausās, aprunā, stājas pretī, apsmej, vajā. Tu sēdi un saki: Dievam, Dievs, tu mani sūtīji šajā uzdevumā. Un tu jūti, ka obligāti tev jāizpilda šis uzdevums, jo raksti saka, ka jāpiedod, jāmīl. Un tu lūdz Dievam: Dievs, kad Dievs tu mani atbrīvos no šī uzdevuma, jo cilvēki neklausās manī, nevēlas mani savā mājā, kā rādīja man, ka viņi mani aicinās savā mājā. Šis ir tavs apstiprinājums. Dievs saka: dodu atļauju doties. Tev tur vairs nav jāpaliek. Tev nav jājūtas, ka viņš ir tava atbildība. Šis uzdevums ir beidzies. Tev ir zaļā gaisma atgriezties vai doties, kur Dievs tevi sauc. Viņš vairs nav tava atbildība. Viņš neņem vērā, ignorēja to, ko Dievs ielika tavā vēderā, lai ar viņu runā. Viņš neņēma vērā, pieņemot tevi kā Dieva mācekli. Dievs tevi atbrīvo. Dota atļauja, šis uzdevums ir beidzies. Tev vairs nav jānes šis smagums vai jājūtas, ka obligāti jāturpina un ka nevari viņu atstāt aiz muguras. Dievs saka, ka ir laiks doties. Tu izdarīji, ko Dievs tev teica. Tu teici viņam. Dievam nav laika atkārtot tās pašas instrukcijas atkal un atkal, atkārtot tikšanās ar šiem cilvēkiem, pie kuriem Dievs sūta. Dievam tam nav laika vairs. Daudzi no jums ir pārējā, ejiet uz priekšu, un Dievs saka, ka ir labi, varbūt šie cilvēki mācīsies no cita mācekļa vai arī sēžot ar Dievu, bet šis cilvēks vairs nav tava atbildība. Dievs saka, ka ir labi doties uz priekšu, nejusties vainīgai ejot uz priekšu. Tu izdarīji to, ko izdarīji, ko tu varēji izdarīt. Tu izrādīji žēlastību, jautāji Dievam instrukciju. Šīs apstiprinājums ir kādam specifiski. Tas uzdevums, kurā Dievs tevi ielika, tagad ir beidzies. Nejūties slikti aizejot, vai tas bija uzdevums darbā, vai ar ģimeni, vai ar draugu, lai ar ko tas bija, uzdevums ir beidzies. Nokrati putekļus. 14,39 cipars nozīmē atļauja doties. 22,77 nozīmē atļaut. Tu esi atbrīvota. Laiks iet uz nākamo uzdevumu. Laiks doties uz priekšu. Dievs sūtīs kādu šā uzdevuma vietā.